Nu, tad ar jauniem spēkiem dodamies tālāk kompozīciju meklēšanā. Forša sestdiena. Yes! Labs! Čau visiem! Šodien esmu patīkami satraukts. Vakardien vakarā nevarēju īsti aizmigt, domājot par šodienu. Līdzīgi kā bērniem pirms Ziemassvētku rīta, kad nevar sagaidīt dāvanas. Šodien esmu atbraucis uz mežu. Fotografēsim mežu. Jā, es saprotu. Tev vienkārši mežs un ko tu tur priecājies pamuļķi. Bet man tā nav. Man patīk ļoti mežā. Visa tā noskaņa un daba un visu, ko es te redzu apkārt. Un, protams, arī pati fotografēšana, kas ir ļoti, ļoti sarežģīta. Bet to es visu jums šajā video parādīšu. Palieciet ar mani kopā! Šodien esmu atbraucis uz vietējo mežiņu. Ir sestdiena. Pulkstens ir 7 no rīta. Kamerā droši vien neredz, bet tāds diezgan patumšs vēl mežā ir. Bet prieks ir piecelties agrāk, izlīst ārā no gultas un kaut kā forši iesākt savu dienu. Ņemot vērā to, ka es nevarēju sagaidīt šo te fotografēšanu, tad jau pirms modinātāja jau cēlos. Kaut kā tā. Labi, laižam fotografēt. Parādīšu jums sīki, smalki visas nianses, kā es to daru, kam pievērst uzmanību. Un kāds piedūriens čalim ir mežā vienam pašam. Šodien sev līdzi esmu paņēmis tikai vienu objektīvu 24-70 mm. Tam ir divi iemesli. Pirmais iemesls ir tas, ka būtu jāpako lielā soma. Jāliek iekšā visi pārējie objektīvi. Un tas ir smagi. Un pa mežu sanāk diezgan daudz staigāt. Negribas to smago mugursomu nesāt līdzi. Un otra lieta, kas ietekmē pašu fotografiju. Ja tev ir līdzi citi objektīvi, tu sāc jau spēlēties, teiksim tā. Ieraugi kaut kādu sēni, tad attiecīgi vajag vilkt ārā makro objektīvu, jāsāk tur tūplāni fotografēt. Jā, un tādā garā. Un tad ir viena kompozīcija jāfotografē ar platleņķi, ar tūplānā. Lai no tā visa izvairītos, es paņēmu līdzi tikai 24-70, kas, manuprāt, ir ideāli piemērots meža fotografēšanai. Meža fotografijā ir ļoti, ļoti daudz kompozīciju. Visur, kur tu vien ej, visur tu vari saskatīt. Bet ir viena problēma. Tās ir ļoti, ļoti sarežģītas. Un visi koku stumbri, zari, lapas, krūmi, visi brikšņi, viss tev ir jāiekadrē tā, lai būtu bildē balans. Tas ir ļoti, ļoti sarežģīti, bet man ļoti patīk. Tas ir labs treniņš. Labs treniņš uztrenēt aci,
kas lieti noder pēc tam manā ikdienas fotografēšanā. Darbiņā. Šodien forša diena. Apmākusies, bet forša diena. Es esmu tik priecīgs. Ņemot vērā, ka vakardien pa nakti ir līs, kas ir ļoti labi priekš meža fotografēšanas. Re, kur jau saulīte sāk spīdēt, kas arī ir labi. Visa zeme ir, visi augi ir slapji, un līdz ar to ir vērts izmantot polarizācijas filtru. Ko dod polarizācijas filtrs? To pagriežot, tas izceļ visas krāsas, tas noņem atspīdumu no debesīm, un visas krāsas paliek tādas spilgtas, tāds, es te paraugāt, tagad parādīšu, kā tas apmēram izskatās. Tas ir līdzīgi kā polarizētās brilles, kad tu esi pie ūdens un tev noņem atspīdumu nost. Tā, esmu atradis savu pirmo kompozīciju. Kā redzams, šis te interesantais koks noteikti ir jāizmanto. Noteikti ir jāizmanto. Tātad, kā jau iepriekš minēju par sarežģītību. Kā redzams, kompozīcijā, lai būtu balansā, kreisajā pusē ir egle, labajā ir šis te interesantais koks. Pa vidu mums ir pīlādis. Tā problēma ir tāda, ka vajag iekadrēt tā, lai nekas viens otram neskartos klāt. Piemēram, šī te pīlādža lapiņa, gandrīz pieskarās, bet tomēr nepieskarās. Un labajā pusē šī te egle, es esmu iekadrējis tā, ka egles zari arī iet gar pašu stumbru. Tā kā jā, sāk parādīties gaisma. Tepat, kur fotografēju pirmo bildi, pagriezos nedaudz pa labi un ieraudzīju vēl vienu kompozīciju. Kā jau minēju, mežā tās ir daudz, tikai vajag ieraudzīt. Šādi te apmēram izskatās. Tie 4 koki. Šitas un šitas. Tur apakšā tādi mazi ozoliņi aug. Sūnas. Būs pa smuko. Meža fotografēšanā ļoti svarīga loma ir noskaņai. Visam jābūt tādam mierīgam, bez asām ēnām. Tāpēc šāds te apmācies laiks ir tieši laikā. Tā ir viena no iespējām, kur doties fotografēt tad, kad ir apmācies. Protams, arī lietainā laikā var doties uz mežu. Un tad ir tas stāsts par polarizatoru, ko es jums rādīju. Viss ir tik krāsains. Protams, priekš meža fotografēšanas ideālais laiks ir mīgla. Bet, ej un noķer viņu. Kaut arī ārā šodien ir diezgan silts. Pat no rīta tagad ir kaut kādi plus 18 grādi. Esmu saģērbies garajās biksēs un džemperī.
Nu, mežā ir pilns ar kukaiņiem, ērcēm, visādiem mošķiem, lidoņiem, visādiem kodējiem. Un, protams, jābrien arī caur brikšņiem un ar šortiem, tad tev visas kājas ir saskrāpētas un nu, kaut kā tā. Tāpēc, dodoties uz mežu, kaut vai sēņot, vajag piemērot saģērbties. Kā jau es minēju, dievinu šos agros rītus. Ir grūti piecelties no rīta un to modinātāju gribas atspiest. Bet tad, kad tu saņemies izkāp ārā no gultas un atbrauc uz to mežiņu, viss ir tik labi. Protams, ja mežā ir ko darīt, var doties sēņot. Nu, kāda rīta pastaiga pa mežu arī nenāk par sliktu. Suni izstaidzināt, piemēram. Runājot par suņiem, man no viņiem ir bail. Un respekt visiem tiem suņu turētājiem, kuri suni ved ārā pavadā. Jo vieni paši skrejoši vilka suņi, tas man uzdzenas šermuļus. Tātad te mums ir vēl viena kompozīcija. Un kā jau iepriekš minēju par sarežģītību. Kā redzams, visi koku stumbri ir atstatus viens no otra. Viens otram neiet virsū. Gan te kreisajā pusē, te pa vidiņu. Nu, nākas spērt solīti pa labi, pa kreisi, lai atrastu to īsto vietu, lai tā kompozīcija izskatītos smuki. Nu ko? Ņemam ciet šito bildi. Atradu vēl viena kompozīcija, bet šī ir tāda sarežģītāka nedaudz. Nu, nofotografēšu, apskatīšos, tad jau redzēs. Šādi te izskatās mežiņš. Skatāmies bildi. Stāvu, skatos un brīnos. Ļoti smuki. Šādi te. Tas sanāk viens koks un apakšā ir vēl viens. Un, protams, sūniņa. Smuki. Ņemam ciet šito. Kafija ir padzerta. Nu, tad ar jauniem spēkiem dodamies tālāk. Kompozīciju meklēšanā. Forša sestdiena. Yes!
Labs. Reizēm meža fotogrāfijā viss ir tik sarežģīti. Viss tā izkārtojies, ka nevar saprast. Ir labi, nav labi. Neesmu īsti pārliecināts par šo te kompozīciju ar nokritušo koku. Bet, nav jau filmiņu fotografēšana. Pa kadriem nav jāmaksā. Tāpēc tik jāfočē. Ieraudzīju šo te koku. Nevarēju paiet garām. Mežā pēkšņi palika baigi tumšs. Laikam kārtīgi apmācās. Bet, esmu atradis te vēl vienu kompozīciju. Tāda meža taciņa iet un starp eglēm. Egļu stumbriem tā cauri. Apkārt sūnas. Izskatās ļoti labi. Šādi te. Ja kaut ko var redzēt. Kā jau teicu, kompozīcijas pilns mežs. Tik jāmeklē. Nu ko, jāsaka, diena ir izdevusies godam. Labi pastaigāts, svaigs gaiss, putniņi čivina, dabūju nedaudz lietu. Un, protams, tiku pie bildēm. Jābrauc mājās skatīties, kas tur būs sanācis. Jāsaka, man tev liels paldies, ka biji kopā ar mani. Un tiekamies jau nākamajos video. Čau!